Labdien, mīļie brīvības studijas skatītāji! Šodien mūsu studijas viesis ir Ilze Stobova. Labdien, Ilze! Labdien, Diāna! Un tēma būs par identitāti, par cilvēka identitāti tiem, kas esam mēs šeit Latvijā, un arī esam 105. dzimšanas dienas gaidās, tuvojas 18. novembris. Kā konkrēti šajā laikā mēs sevi katrs identificējam, kā latvieti, kā pasaules pilsoni vai vēl kā. Pašlaik ir diezgan liels sajukums sabiedrībā sakarā ar to identitāti. Kā tu gaidi šo 18. novembri tieši šogad? Šis ir brīdis, kad katrs no mums var veikt tādu kā atskaites punktu, kas es esmu priekš Latvijas, kā es jūtos Latvijā, kādu nākotni es redzu sev, savai valstī, protams, saviem bērniem, un vai tie notikumi, kas šobrīd notiek Latvijā, ir tie, kas ved uz Latvijas ilgu mūžu. Jo, kā mēs redzam, kas tad ir bijis tas, kas licis cilvēkiem pirms 105 gadiem dibināt šo valsti? Un pamatā tās ir bijušas vērtības. Viņu vēlme bija saglabāt latviešus, cilvēkus, kuri pieder šai teritorijai, cilvēki, kuri var runāt dažādos dialektos, bet runāt latviski, cilvēki, kuri veido šeit ģimenes, dzimst. Jo jebkuras valsts pastāvēšanas pamatā nav tikai juridiskie dokumenti, starptautiskās saistības, bet pamatā ir cilvēks, kurš izjūt piederību šai zemei, Latvijai, valodai un tic, ka šī valsts ir tā vieta, kur viņš var redzēt sev nākotni. Mēs sākāmies ar dažādu cilšu apvienošanos. Es pat teiktu, pat nekā dialekti savā laikā jau noteikti tā bija valoda, jo es latgaļu valodu tiešām arī uzskatu kā valodu. Mums, man liekas, ar tevīm ir noteikti kopīgi senči Latgalē. Un tāpat mēs varam runāt par lībiešiem, par sēļiem, ventiņiem un vēl citiem daudziem Latvijas reģioniem, kuros runā daudzās valodās. Un cik zināms, ka pasaulē ap 6000 valodas, kaut arī ir tikai pāri pa 150 valstīm. Visā pasaulē tik maz, un tāpat laikā 6000 valodas. Gandrīz tas nozīmē, ka tomēr valoda ir kaut kas, kas cilvēkiem ļauj sevi identificēt. Ne tikai valoda, šodien varbūt tā tēma, kā mums ir arī noformēta studijā, kaut vai pastalās, bet brīvā Latvijā, vēl pavisam nesen atmodas laikā skanēja šis slavenais teiciens. Bet mēs esam nonākuši brīdī, kad sabiedrība ir tik ļoti sašķelta un cilvēki tiek, es teiktu, mākslīgi sadalīti kaut kādās karojošās, nekarojošās sfērās. Varbūt, kad, kā mēs varam tagad sabiedrību apvienot, kā runāt ar cilvēkiem, lai mēs tomēr šo Latviju noturētu, jo viņa, man liekas, irst pa diegiem ārā. Cilvēki parasti savstarpēji apvienojās pamatojoties vērtībās, piederībā un vēlmē redzēt kopēju nākotni. Man ir jābūt redzējumam par to, kas notiksies ar mani, manu ģimeni, manu valsti nākotnē. Tas ir pamats. Bet ja šobrīd šīs politiskās un valsts attīstības vīzijas pamatojās uz to, ka mēs graujam viņas pamatus, ka mēs liekam apšaubīt pamatu, ka ģimene vairs nav starp sievieti un vīrieti, ka ģimene tas ir kaut kāds mākslīgs veidojums, ko var veidot mūsdienās pat 107 un vairāk dzimumi. Man ir jautājums par to, kad cilvēki dodās risināt savas psihoemocionālās problēmas pie psihologa. Pamatos cilvēks risina jautājumu ar tēvu, māti, ar ģimeni.
Bet kādus jautājumus risinās cilvēks, kuram ir 2 tēvi, 2 mātes un bieži vien pat nav zināma izcelsme, jo šis cilvēks arī var būt ienācis no citas ģimenes. Tajā brīdī mēs noliedzam kultūru, reliģiju, mēs veidojam mākslīgas parādības, kurām ir, teiksim, tāds mazliet popkultūras efekts, bet šis efekts rada tiešu graujošu ietekmi uz sabiedrību. Un to mēs varam redzēt pēc vairākām pasaules valstīm, uz kurām, es nezinu, kas ir tie cilvēki un kāda ir tā cena, par kuru mēs gribam samaksāt ar savu Latviju. Un tajā brīdī man, kā latvietei, ir ļoti sāpīgi redzēt, kā mani pārstāvošā politiskā vāra saka, ka tajā brīdī man ir jāpieņem tās vērtības, kas nav manas, kas nav man liktas no manas ģimenes, kas nav nākušas no manas valsts, bet man jāsaka, ziniet, tur ir kaut kādas, es nezinu, 100 valstu kaut ko ratificējuši, varbūt ne tik daudz, un tagad tam ir būt Latvijā. Un palikt, un ja es nepiekrītu šīm vērtībām, kas ir šīs te mākslīgais stāsts par ģimeni, mākslīgais stāsts par valsti, es tieku uzskatīta par Kremlinu, es uzskatīta par neizglītotu, par vardarbību atbalstošu. Šai gadījumā aiz skaļiem saukļiem tiek grauta Latvijas pamatvērtība, piederība, pamats, es teiktu, bioloģijā, un tajā, kad mēs gribam pateikt, ka valoda tas ir sots, mēs esam savu latviešu valodu iznesuši caur gadsimtiem. Šobrīd mēs esam valodu uztaisījuši kā sodu, nevis devuši kā iespēju, bet kā sodu. Man vēl ļoti arī nepatīk, kad tomēr visa tā jaunā tendence tiek balstīta kaut kādā veidā uz meliem tomēr, jo ja saka, ka šī te iekļaujošā sabiedrība vai kas, ka tā ir par mīlestību, par visām ģimenēm, ja? Protams, es respektēju un cienu tos draugus. Manā vidē ir arī daudz cilvēki, kuri varbūt nav tradicionālo ģimeņu, kā teikt, izpratnē, bet tas nenozīmē vēl, ka tie, kas esam par tradicionālām ģimenēm, ka mēs neesam par mīlestību, par sapratni un tā tālāk. Mēs esam tieši tikpat un pat varbūt vēl vairāk, bet nezinu, kāpēc tas vairākums, kur ir par tradicionālām ģimenēm, tas tā kā tiek uzlikts, ka mēs tā kā tumsoņas un ka mēs esam kaut kā tā kā naidnieki, jā, ka mēs nevaram iedziļināties, mēs nespējam saprast. Es domāju, ka mēs pat ļoti labi to spējam saprast, un tas pretnostatījums, tie ir tādi uz meliem balstīta tāda ideoloģija, kur mēs sajūtamies tā kā mēs būtu kaut kādi naidnieki, ka mēs esam pret mīlestību, ka mēs esam pret kaut kādu, mēs nesaprotam, mēs ļoti labi saprotam. Tikai ir viena robeža, kā saka, ir viena robeža, kuru nevajag pārkāpt. Katram ir vājības, man ir savas vājības, katram mums ir vājības, mums ir kaut kādas dzīves pārbaudījumi, kur ir jāaiziet, bet ir viena robeža. Man vismaz tas ir iedzimts no mūsu kaut kādām tautas dzīlēm, kas ir mācīta tā kā tautas dziesmas pasakas, kur es esmu sevī radījusi šo priekšstatu tik tiešām par cilti, kas aiz manis stāv, par lielu saimes galdu. Tā, protams, man ir Latgale, citiem tās ir cits Latvijas kāds reģions, kur sēž galda galā namatēvs. Nama māte rūpējas par cienestu. Bērni savukārt katrs palīdz kā varēdam. Ir saime un ir radi. Un tā visa tā saime ir tā, es domāju, arī, kas ir pamatā dibinot šo Latvijas valsti pirms tiem 105 gadiem. Tā ir tā saime, tā tauta, kas sastāv no vairākām šīm te saimēm. Tas ir man iedzimts, jā. Es tur gribētu, es nevaru, tā ir piederība, jā. Un tagad tas viss tiek tā sajaukts un kosmopolītisms lēnām pārņem, kad vienalga, kur tu vari dzīvot, vai ne? Protams, visur jutīsies labi, bez saknēm, bez mājām. Jā, tas viss, bet tas tiek tagad te pašā mūsu saimā, kā tu teici, ka tā vara sāk nodarboties ar kaut ko, kas mums nav pieņemams, un mēs ļoti liela sabiedrības daļa pašlaik esam vispār tā kā tad bišķiņi atstumti, piesmieti, nevis bišķiņi, bet riktīgi atstumti, piesmieti
nevajadzīgi. Jā, mūs piesmēja par vērtībām, uz kurām pirms 105 gadiem dibināta. Šobrīd mēs īstenībā sakam, kas tur Latvija tāda viena Eiropas sastāvdaļa. Mums tak paskatieties, cik te daudz tautu, kultūru un viņa, aiz durvīm stāv tautas, kuras labprāt te ieradīsies un vienkārši aizņems teritoriju. Bet ir jautājums, vai mēs gribam redzēt Latviju vēl pēc 105 gadiem, ja šobrīd Latvija ir sasniegusi zemākos dzimstības rādītājus. Vispārībā no tā brīža, kad tiek uzskaitīts, cik cilvēku šeit dzimst. Mēs jau pret pagājušo gadu esam dzimstības rādītājos par vairāk nekā 1500 bērnu mazāk ir piedzimis nekā pagājušo gadu. Mēs izmirstam, tieši vārds izmirstam. Un ja mēs vēl tagad pasakam, ka mums nav vairs, ir nemoderni, es tieši uzsvēršu nemoderni, uzsvērt ģimenes vērtību, valsts vērtību. Tu esi cilvēks, kas var ceļot. Tas bija padomu laikā cilvēks, kurš no jebkuras valsts nāk, viņš viss ir te atvērtā robeža. Nē, mēs īstenībā radām šī lēmumi rada apstākļus, ka cilvēki negrib šeit palikt. Cilvēki negrib radīt bērnus. Pieaudzis cilvēks, viņš var izvēlēties, ko viņš dara savā dzīvē, pilnu respektu par viņa izvēli, ar ko viņš dzīvo, kā viņš dzīvo, tas nevienu neuztrauc. Bet, ja mēs runājam par to, kas tiek propagandēts bērniem, kad bērniem liek apšaubīt, aizdomāties, kas tu esi? Ziniet, es kā pedagogs strādājot, esmu pieredzējis, es ienāku bērni, saka, mēs šobrīd spēlējam transgenderus. Nopietni. Kas tas tāds ir? Kaut kas tas tāds ir. Ja? Viņiem pat nav sapratnes. Bērniem patīk būt nepareiziem, jauniešiem gribās ar kaut ko pārsteigt, viņus uz to tā kā paņem, bet galu galā prasīs atbildību. Es domāju, ja tu runā arī par tām grāmatiņām populārajām, par kurām jau pilns internets ir, tad tiks prasīta atbildība, ja ne šai saulē, tad tai saulē gan izdevējiem, gan grāmatas izplatītājiem, gan pārdevējiem, gan tiem, kas pērk viņus un izplata un māca bērnus. Es domāju, ka tas ir liels pārbaudījums tiešām visai sabiedrībai un katram individuāli pašam. Ja? Un mazliet varbūt par šodienas notikumiem Saeimā. Tu varbūt arī zini par pašlaik sākušos parakstu vākšanu, kas arī faktiski liela daļa iemesla varbūt slēpjas tieši šajā Stambulas konvencijā, bet cik es zinu, pašā Turcijā viņa netiek pieņemta, ja? Tad es nezinu, kāpēc ar tādu spēku, ja? Šie te varneši ir tādu visādiem veidiem un maksimāli visās iespējās viņi cenšas to Stambulas konvenciju pieņemt. Kas tagad tai Saeimā vai ne? Es domāju, ka tika faktiski dubultā morāle, kāda pastāv šobrīd pie varas esošajam politiskajam spēkam, cik viegli zaļo zemnieki, kuri pirms vēlēšanām iestājās par ģimenes vērtību, pārmeta un teica, ka Stambulas konvencija ir dokuments, kas aizsargā divus vientuļos pensionārus. Ja? Tajā brīdī, es domāju, pirms 100 gadiem neviens pat nezināja, kas ir vientuļie pensionāri, jo tajā laikā rūpēties un atbalstīt savu ģimeni bija pašsaprotama lieta. Un tas ir tas, ko, teiksim, mēs sakam, ka pensionārs jau nākotnē būs vientuļš. Otrais, ko mēs sakam, ka tajā brīdī mums pilnīgi neinteresē tautas viedoklis, jo ja viņa nedomā, kā es Kariņš Eiropas parlamentā, tad tie cilvēki vispār nav, viņi ir neizglītoti, viņi ir tumsoņas, viņu viedoklis nevienam nav vajadzīgs. Un tas, ka tagad šī konvencija atrisinās Latvijā vardarbību, es gribu redzēt to situāciju, kad cilvēks, kurš ir veicis vardarbību un līdz šim brīdim nav identificēts vai vienkārši ignorēts no atbildīgajām institūcijām, teiks, šodien ir pieņemta konvencija, es vairs nesitu. Policists saka, jā, es zinu, es tagad eju aizsargāt tos sievietes un bērnus. Vardarbības pastāv gan pret sievieti, gan pret vīrieti. Vēl jo vairāk bieži vien tieši kad vardarbība ir pret vīrieti, par to klusē, jo mēs joprojām dzīvojam tajā stereotipā, ka tas ir nepiedienīgi vīrietim, ka viņam varētu kaut ko izdarīt. Bet palīdzība ir jāsniedz gan vieniem, gan otriem.
nav pasaulē radīts neviens dokuments, neviens likums, kurš izskaustu vardarbību, bet ir ļoti konkrēti redzamas situācijas, kad pieņemot šo te partnera attiecību likumu, mainās ļoti daudzas sfēras. Ja mēs paskatāmies, kopā ar šo konvenciju Saimā ienāk vesela, kā viņi sauc, dokumentu pakotne. Un šī pakotne mainīs katra no mums dzīvi, ne tikai to 2 nosacīto vientuļo pensionāru, mainīsies mācību saturs. Jau tikko bija skandāls, ka pati ministre bija izbrīnīta, kā gan tāda literatūra varēja nonākt bērniem apmācīt no 1. līdz kurai tai klasei, kad mēs atveram vaļā grāmatiņu. Brīnišķīgais vectēvs, kurš saka, ziniet, mīļā mazmeitiņa, mīlestība var būt ne tikai starp 2 mammām un tēti, viņa var arī 3 būt. Tad, kad tu bērniņu pamodīsies un tev mājās būs 3 mammas, tas arī ir moderni. Tā mēs tad aiziesim jau līdz citu valstu kultūru akceptēšanas Latvijā, tad jau mēs vairs neesam Latvija, tad mums būs daudz sievība, tad tikai vēl trūkst kamieļi un viss jau, tad viss, labi, arbūzi jau mums aug. Bet tas ir harēms, kāpēc ne harēms? Kur šai visā jūklī ir Latvija? Un mēs pasakām, ka tās ir kaut kāds eiropeiski kristīgās vērtības nopietni. Mēs izsmējam to, kas daudziem cilvēkiem ir dārgs. Un tai brīdī zem kaut kādas mākslīgās mērces, mēs pasakām, ka ja tu neēd to, ko es tev piedāvāju, tu esi neizglītots, tu neorientējies datos, zinātnē. Zinātnes pamats ir apšaubīt datus, jo pasaule mainās un mainās šie dati. Bet tad ir jautājums, kuri ir tie ticamie dati un kuri tie ir apšaubāmie. Ja šos datus prezentē, pieņemsim, Kariņa kungs, tie ir ticami. Ja tos datus prezentētu mēs ilgā pētniecības procesā, tad tajā brīdī mēs būtu apšaubāms. Un ja tajā brīdī viņa nesakristu ar šo cilvēku viedokļu, mēs ātri ar tevim kļūtu par kremliniem, jo vispār citu viedokļu paušana jau ir pretrunā. Jā, mums tā tad ir absolūti ekskluzīva iespēja cilvēkiem, pateicoties daudziem opozīcijas spēkiem, ir izcīnīt iespēju parakstīties par šāda sasaukuma, šīs 14. Saeimas atsaukšanu, un es domāju, ka šis ir tāds unikāla iespēja mūsu politiskajā vēsturē piedalīties ikatram, ikvienam, un parakstīties, ja nevar caur internetu un kam nav internets, tie var noteikti iet uz savām pašvaldībām un vispār, ja par to interesējās, es domāju, noteikti katrs var atrast veidu, kādā veidā parakstīties. Un cik es zinu, tad jau pāris dienās bija savākti pār pa 20,000, un ja tādā tempā ietu, tad noteikti arī šie 155,000 parakstu referenduma ierosināšanai noteikti mēs to varam izdarīt. Arī te bija raksts, ko es lasīju, kad vadoties pēc tā, cik opozīcijas partijas balsu ir savākuši, lai tiktu Saeimā, tad mums balsu pietiek, tikai katram ir jābūt atbildīgam. Un šajā gadījumā šis te patriotisms varbūt uz 18. novembri kā dāvana savai valstī varētu būt nepiedalīšanās šīs te Stambulas konvencijas tipa un vispār arī visu ekonomisko noziegumu, kā teikt, atbalstīšanā ar savu klusēšanu, bet tieši aktīvi ejot, aktīvi parakstoties un darbojoties. Tas varētu būt laba dāvana valstī. Es domāju, ka jā, jo viennozīmīgi, kad cilvēki saka, ko tad es varu šai valstī mainīt, šī ir viena no rīcībām. Jā. Cilvēka paraksts, cilvēka balsojums apliecina to, ka viņš vēlās vēl šo valsti Latviju redzēt arī turpmāk. Viņš vēlās, lai viņa bērni dzimtu šeit, lai paliktu viņa šeit, lai šeit runātu latviešu valodā. Jo šis nav vienkārši balsojums, kā atlaižam Saimu un viss, šis ir balsojums par vērtībām. Un vērtības pamats ir Latvijas pastāvēšana. Un tā ir patiešām ne tikai dāvana valstī, tas ir apliecinājums piederībai šai zemē, šai valstī, un šis ir tas patriotisms. Ne tikai šī te karodziņa piespraušana, kā var būt šobrīd man, jo patiešām es izjūtu šo valsti,
Un es gribu, lai mani bērni saka, es palieku šeit. Es palieku šeit, un kad es tiešām vēlreiz redzu tos skaitļus, cik Latvijā patiesi bērni ir piedzimuši, tad jāsaka, ka pēc pāris gadiem, un viņi nebūs pārāk ilgi, Latviju, visus Latvijā piedzimušos bērnus varēs ietilpināt no 5 līdz 6 ādažu vidusskolām. Nu, šis viss laiks, cerams, ka paies kā ļauns murgs un viss šis beigsies pateicoties varbūt tiešām kādu aktīvu cilvēku vēlmei dzīvot skaistā zemē, ko mēs saucam par Latviju. Es ceru, ka tas tā būs, un tad varbūt tiešām svarīgākais, kas pāri paliek, ir šis te tautas tikums un tautas goda prāts. Jā. Un es gribētu piebilst, ka Latviju dibināja neliela saujiņa cilvēku, bet to, kas viņus mudināja, bija vēlme redzēt šo vietu, šos cilvēkus par valsti, ar savu pašnoteikšanos, savu redzējumu, savu spēku un patiesi izturīgu mugurkaulu. Mums šobrīd ikvienam ir daudz vairāk iespēju un varēšanas nekā tajā laikā cilvēkiem. Bet es domāju, ka mēs paņemam viņu pārliecinātību, ticību un vērtības un lemjam par savu zemi. Esam tie cilvēki, ar kuriem tie cilvēki, kas dibināja valsti, varētu lepoties. Lai mēs godprātīgi varētu nākotnē paskatīties saviem bērniem acīs un teikt, es izdarīju visu, lai tu šeit dzīvotu labi. Paldies tev, Ilze, par sarunu. Paldies, Diana. Lai mums izdodās. Lai mums kopā izdodās. Neesam vienaldzīgi.